prieks. Sākās jau? Labvakar, mīļie ciemiņi, mūsu atbalstītāji, mūsu ģimenes. Tādu mēs izskatāmies. Tā Zīle, tas pamatsastāvs, kuri šodien savā koncertā skatīsies uz tiem 45 kalendārā ierakstītajiem gadiem, kopš Zīle pastāv. Koncertu mēs sāksim ar divām dejām. Viena no tām ir Aizezera augstkalni, kas parāda mūsu spēku un varēšanu atkal būt A grupā, un otra ir Gatves deja, kuru dejos Zīles bijušie dejotāji, un kas Zīles deju pūrā jau ir ļoti, ļoti daudzus gadus.
Mēs sākām darboties pie putnu fabrikas Ķekava, kā jauniešu deju kolektīvs. Mums nebija telpa, kur mēģināt. Mēs mēģinājām PMK ēdnīcas telpās. Tur nebija arī ne klavieru, ne kādas tehnikas. Mēs vienkārši savācām galdiņus pa malām, un mums bija deju laukums. Un līdz ar to man noteikti bija jāņem akordeons, jo vajadzēja pavadīt pašai dejotāji, spēlējot akordeonu. Šī jaunceļamajā putu fabrikas kultūras tamā dažās telpās bija ielikta grīda. Mēs sākām mēģināt šeit. Pēc dažiem gadiem darbā stājās Silvaša telpa un Eiriks Milčs, un drīz vien deju kolektīvs ieguva tautas deju ansambļa nosaukumu Zīle. Zīle ir ar treju nozīmi. Zīle meitas vainagā, zīle putns Rīgas torņa galā, kas dzied, un ozols zīle. Tuvākais palika zīle, ozols zīle. Mēs turpinām ar dejām, kas simbolizē zīli, un šīs dejas izdejos gan tie dejotāji, kas ieguva zīles TDA nosaukumu, gan tie dejotāji, kas ir paši jaunākie Zīlē, gan tie, kas ir dejojuši ļoti ilgi. Un starp šīm 4 dejām būs arī deja, kuru ir dejojis jau Zīles pats pirmais sastāvs tālajā 1968. gadā, kuru mēs dejojam joprojām un kura liek ietrīsēties sirdīm joprojām. Hey,
dejas, 2 solo dejas no deju cikla Novadnieki. Pirmā būs Kurzeme, kuru dejo Zīles paši jaunākie, pagaidām paši jaunākie dejotāji. Un kā lielu noslēgumu pateikšu, ka tie ir 2 cilvēki, kuri tā kā Zīles vidējo vecumu drusku pazemina. Un nākamā būs Vidzeme, un Vidzeme dejos Zīles ilgadējus repetītors Santis. Tas ir arī tas cilvēks, kurš mani ievadīja, kurš mani iemācīja pirmos deju soļus Zīlē, un Brigita. Pa laikam jūs redzēsiet nelielus video rullīšus. Un tie video būs par mūsu pašu dejotājiem, jo šis koncerts ir domāts par mums pašiem, tāpēc arī dejojam tikai mēs, par Zīli šodien. Un ne tikai par to, kas mēs esam šeit laukumā un par to, ko jūs redzat, bet arī par mūsu ikdienu mazliet. Un šie video rullīši jums palīdzēs ieskatīties tajos Zīles dejotājos un tajā, ko mēs daram ārpus dejošanas. Zīle noteikti ir tas vārds, ko man klases biedri no manis dzird visvairāk. Drīz varētu būt, ka viņi arī būs iemācījušies visus deju nosaukumus, kas man jādejo jubilejas koncertā. Zīle ir fantastiski cilvēki, vadītāji un garantēts lielisks noskaņojums pēc dejošanas, jo tas dod jaunu spēku izpildīt visus mājas darbus uz nākamo dienu.
dejojis jau Zīles pats pirmais sastāvs. Deju pie Daugavas dejoja jau tai tālajā 1968. gadā. Zīles pats pirmais sastāvs. Jā. Un tā ir, ja? Un tā ir deja, kura joprojām neatstāja vienaldzīgi nevienu dejotāju. Arī šodien. Man Zīle ir kā joga
auga latviskā stilā. Es aizēju uz vīli, sakārtoju domas, atbrīvoju savu ķermeni, tāda kā meditācija. Tā ir tāda laba iespēja uzvilkt tautstērpu. Es uzvelku tautstērpu, tad es tā kā paceļos pāris centimetru uz zemes, iztaisnojos un jūtos tāda, ka pacelāta. Tev vajag lapus tālāk. Cik ir cilvēks, ko tu var paļauties. Zīle ir vispašākais deju kolektīvs Latvijā. Bērnu dārzā, kā zoodārzā, o, 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 o. Vari tagad tu planā ķersi. O, 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 o. Aiz deguna bīzes raustā, līdz kamēr auklē mute sausā. Zīle tā man ir dzīve, kur es gūstu visu to stipro, to enerģiju, grūtos un priecīgos brīžos. Un, tā ir tā bagātība, ko var dot kolektīvs. Bērnu dārzā, kā zoodārzā, o, 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 o. Lec pa gaisu, lec ar maisu. Zīle tā ir tā saliedētība, draudzība, tas spēks, kas ir iekšā kolektīvā. Kad zinu, ka vienmēr, kad koncertā būs.
Krakovieši! Mēģinās tagad ieštelēt visu.
Mēs esam tie. Mēs esam tie, kuri grib dzīvot ar smaidu. Zīlē, es teiktu, noteikti ir spēks. Zīle. Tā ir neizsīstoša enerģija, tie ir smaidi. Tas ir pozitīvais enerģijas lādiņš, ko mēs varam iegūt pirmdienās, trešdienās. Laipni lūdzu! Pastāstīšu par to svētdienas pasākumu. Viņiem vajadzēja stāvus. Labajā pusītē šitien te jāuztais viens garš galds. Savukārt šitajā pusītē uzliksim bufetīti. Zīle ir man otra ģimene. Tas ir mans dzīves kaifs. Tie ir draugi, ko es satieku. Tā ir dejošana. Ok, es paskatīšos arhīvā, mēģināšu atrast, bet es tev tādu varu sagatavot. Tautsdeju ansambls Zīle ir deju grupa, kurā ir sanākuši kopā cilvēki, kuri mīl deju, kuri mīl tautas deju un kuriem patīk dejot. Daudzos tautsdeju ansambļos ir ļoti liela konkurence. Cilvēki, kas ir atnākuši no citiem kolektīviem uz mūsu kolektīvu, ir patīkami pārsteigti par to, cik mēs forši uzņemam un cik forši ir būt ar mums kopā un dejot. TDA Zīle ir lielisks.
ai Tēvu zemes stūru stūriem, cik tūs un pazīstams it viss. Gan kaut kas raga neizsūriem, gan leišu males debesis. Viss apkārt zemes ir, kā zilis iets un tik neparasti viegli iet pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigām, jo vēl aizvien, ik rīt uz kurzemi, kā ciela viņa pretī skrien. Kā mātes sejām saraugus, kā māte manī raudās viss. Gan stātais gaiziņš lūdzu laukus, gan bērzu virzīs zinesis. Viss apkārt zemes ir, kā zilis iets un tik neparasti viegli ir pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik rīt uz vidzemi, tā ciela viņa pretī skrien. Par visu mūžu augtu tiekties, vēl vienmēr aicinās it viss. Gan rāznas tālis neaizsniegtās, gan mākoņ kalnam atbalsis. Viss apkārt zemes ir, kā zilis iets un tik neparasti viegli iet pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik rīt uz Latgale, tā ciela viņa pretī skrien. Viss apkārt zemes ir, kā zilis iets un tik neparasti viegli iet pat nedomājot cik. Jau dzīvē nostaigāts, jo vēl aizvien, ik rīt uz Zemgale, kā ciela viņa pretī skrien. Sa
šobrīd, vai vispār man nozīmē manas otrās mājas, man otrā ģimene, tie cilvēki, kurus pēc ikdienas darba, ikdienas gaitām es labprāt satieku un Zīlē mēģinājumos es cenšos atpūsties, kaut reizē man ir daudz pienākumu, un līdz ar to katrs mirklis, arī darbā katrs starpbrīdis, šobrīd man Zīlē, viss ir Zīlē, jo Zīlēs ir spēks, un mēs esam visforšākie. Zīle ir matemātiskā izteiksmē 49% manas sirds. Tie, kam vajag pačurāt, paliek pie manis. Zīle ir īpaša ar to, ka nevienā citā kolektīvā nav tik lielas iespējas pašiem dejotājiem darīt lielas lietas. Mēs visi kopā izlemjam, mēs visi izdomājam, mēs visi daram. Nekur tā citur nav, tiešām. Zīle viņš ir īpaši mīļš kolektīvs. Šis ir koncerts par pašu Zīli, par mums pašiem. Un tad mēs ar Vērsmu tās Zīles saknes it kā izdzīvojām kopā, ja parādījām jums, kāds bija tas pirmsākums. Un tagad mēs dosim vārdu pašai Zīlei, lai tad nu tiek galā paši ar to koncertu otro daļu. Zīlei ir viena tāda neliela problēma. Zīlei būtībā ir viss. Ir vadītāji, prezidenti, repetitori, atbalstītāji, bet mums nav savas kapelas. Viņi to nezina, bet mums ir plāns šodien uztaisīt no jums visiem līdzjutējiem mazu kapelu, lai mēs varētu novērtēt. Varbūt, ka mēs varam kādu no jūs ņemt sev mēģinājumos, koncertu, turnejās un citos pasākumos līdzi. Tāpat ļoti ātri iemācīsim vienu dziesmu. Tātad sadalīsimies 3 grupās, ja? Šeit būs viena grupa, otra grupa un šeit ir 3. grupa, ja? Mēs nodziedam un jūs atkārtojat, ja? Visas 3 grupas reizē tagad dzied. Mēs nodziedam. Mēs esam muzikanti, kas nāk no Ķekavas. Visi kopā. Mēs esam muzikanti, kas nāk no Ķekavas. Mēs, protams, spēlēt uz savām violēm. Tātad, tas saku, otrais pantiņš būs tāds, ka violes spēlēsiet jūs, bundziņas spēlēsiet jūs, un taurītes spēlēsiet jūs violītēm. Iemācīsimies pantiņu. Mēs, protams, spēlēt uz savām violēm. Čigā, 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 gā. Lūdzu. Mēs, protams, spēlēt uz savām violēm. Čigā, 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 gā. Brīnišķīgi. Jūs bundziņas. Mēs, protams, spēlēt uz savām bundziņām. Bum, 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 bum. Bērnis vaļā. Bum, 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 bum. Un jūs. Mēs, protams, spēlēt uz savām klautiņām. Du, 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 du. Mēģinām. Du, 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 du. Tā, un tagad visi kopā. Dziedam pirmo pantiņu un otrā pantiņā katrs savu instrumentu atsevišķi. 3, 4. Mēs esam muzikanti, kas nāk no Ķekavas. Mēs esam muzikanti, kas nāk no Ķekavas. Mēs, protams, spēlēt uz savām violēm. Skaļāk! Un vēlreiz. Super, paldies! Mālači! Es jūtu, ka mums ir potenciāls, par mēģinājumiem paziņosim jums vēlāk. Tagad mazliet atkal uzdejosim. Otrā
otrā daļa ir tāda tā kā mazliet deju daļa, kuru simbolizē zīli šodien un ieskatās zīles nākotnē. Būs tikai varbūt 2 vai 3 dejas, kuras Ķekavas publika ir redzējusi. Strauja teka Daugava, viņa nevar pārpeldēt. Strauja teka Daugava, viņa nevar pārpeldēt.
Pāris vārdus par zīli. Nākat iekšā. Pirtī somu pietiesim mēs, pirtī visus un mūs izārstēs. Pirtī tāds kāds esi sāds un pliks, pirtī prom uz upi barījā žviks. Zīlei ir īpaša vieta manā dzīvē, un par zīli es varētu runāt no rīta līdz vakaram. Bet ja īsi, tad zīle man ir kā pirts rituāls. Zīle, tas ir karsti. Uz augšējās lāvas temperatūra var sasniegt pat 100 grādus. Pirtī, jā, 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 jā. Pirtī, jā, 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 jā. Pirtī, jā, 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 jā. Pirtī, jā, 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 jā. Zīle, tas ir arī kā atdzesēties augstā āliņģī. Pirtī, mājās pirtī vecelekurs. Artis bija uztaisījis deju, kur rādīja arī jaunradas skatē. Viņa tā īsti pat netika novērtēta, bet šogad lielajos dziesmu un deju svētkos šī deja tiks dejota Daugavas stadionā. Un par to mēs, protams, esam ļoti lepni. Deja mūžam citas nemīlēšu. Oh,
kāda ir ideāla zīles meitene? Tā ir pēc puiša apraksta tāda, kurai ir Martas mati, Dacas acis, Ineses smaids, Līgas krūtis, Ievas viduklis, Kristīnas Vanagas dibens un Guntras kājas. Paldies! Vai aiziet nākamais jāstrais Latgales bloks? Abrama Poļka.
Paldies un turpinām! Nenojauši pat vadītāji. Un nākamo deju nedejo Saivars, kas ir rakstīts programmā, bet kāds, kurš tikai vakar atlidoja. Vīta, tas ir tev pārsteigums. Tas pīdzārušas kaitas var būt, staigājausis nolaidušas, tas nav gan var būt. Staigājausis nolaidušas, tas nav gan var būt.
palika brandai viens, kaitas var būt. Lendo trekčus bēdēnot, tas no gan var būt. Lendo trekčus bēdēnot, tas no gan var būt. Mir raucht der Kopf in die Luft, ja sie brennt. Ich muss zu dir. Du hast genug, es ist der letzte Moment, sagtest du mir. Gegen Windverkehr machen es mich schwer, doch es wird gehen. Wo du jetzt auch stehst, dass du von mir gehst, darf nicht geschehen. Latvijā ļoti populāri tagad ir austrumu dzīves stils, veģetāriešu dzīves stils, un tātad zīle man arī ir zināmā mērā mans dzīves stils. Zīlē ir visi mani draugi. Zīle tas ir visi nozīmīgākie, interesantākie, emocionālākie piedzīvojumi manā dzīvē, visi notikumi manā dzīvē. Zīle ir mans darbs, mans hobijs. Zīle ir viss, kas esmu es pati. Tāda komanda, kāda ir Zīlē, kur katrs dara savu un neviens nav jāstum, jābaks, nevienam nav jālūdzās. Es domāju, ka Zīle tas ir tā kā ģimene, tā kā mēs to arī reklamējam, mums visiem tas viens uzvārds uz krekliņiem, un tāda mēs arī esam. Tas, kas mūs ļoti, ļoti atšķir, ka mēs varbūt mēģinājumos varam vairāk ar humoru, varbūt nevienmēr tas ir tik labi, kā es to gribētu, bet koncertos ir. Wenn du im Restaurant bist, musst du bezahlen, maksāt. Wer bezahlt, die Mutter ehrt. Gut? Zīle ir ļoti, ļoti atraktīvs, emocionāls, interesants un arī fiziski labi sagatavots kolektīvs.
man ir tāds jautājums, kā jūs domājat, kāds ir zīles vidējais vecums? Var kāds pasaukt kādu skaitli? 31? 35? Precīzi. Šis te jauniešu kolektīvs, kurš dejo, īstenībā vidējais vecums ir 35 gadi. Līdz ar to, es domāju, mēs visi redzam, cik deja mūs padara jaunus. Zīles vidējais garums. Kāds ir versijas? Gan drīz trāpie. 1,70 m, jā. Un vidējais svars? Jā, arī 70. Nu ko, turpināsim ar divām pirmizrādēm. Pirmā pirmizrāde būs Zīles versijā pirmizrāde, deja Smukmeitiņa, bet otrā ir pasaules pirmizrāde Ilutas Mistres jaunā deja Pumpiņ ram tram. Lai iet! Smukmeitiņa sīnu kosateru miņa galeņā, Smukmeitiņa sīnu kosateru miņa galeņā. Teru miņa galeņā. Dīvs palīdzi Smukmeitiņa nocer mani parunāt, Dīvs palīdzi Smukmeitiņa nocer mani parunāt. Nocer mani parunāt. Es neīžu vasarī, arī citu vasarī. Mana draugs ir labākais, ir pati viņas smukotais. Par maniem ir smukotais. Karapaška noļavota, grūžim puški galeņos. Karapaška noļavota, grūžim puški galeņos. Grūžim puški galeņos. Tautīts lilda raudodams, ir cepurēti cilodams. Tautīts lilda raudodams, ir cepurēti cilodams. Cepurēti cilodams. Es būtu tava meita, grūžim motis audzina. Es būtu tava meita, grūžim motis audzina. Grūžim motis audzina.
sēž daudz mazu ķipariņu, bet tas īstenībā nav daudz, jo pamatsastāvā dejojošajiem dejotājiem kopā ir 41 bērns. Brīnišķīgi, vai ne? Dejot jauniešos ar tādu pulku. Labi, ka nekur nav noteikts, cik bērni drīkst būt A grupā dejojošam kolektīvam. Un šeit pie mums ir atnākuši daži mazi ķipari, kuriem mēs arī gribam šo to pajautāt. Tātad Gustavs Kreieris, Kapre Kalniņa un Madara Kalniņa. Saki lūdzu, kurš ir visforšākais Zīles dejotājs? Arnolds. Un? Māma. Protams, ka māma ir vislabākā dejotāja. Ko jūs domājat par Vitu un Arti? Labi cilvēki. Nu, lūk, un vēl mazliet ir atlicis vēl kāds skatītājiem jauks pārsteigums. Un mums tūlīt dejos tēvi un dēli. Tātad lūdzu, sauksim Juris un Toms, Dzintars un Justs, Jānis un Dāvis un Arnolds un Dainis. un arī, protams, mazais Marts. Vārds jums ir. Sprīguļus! Cik tam? Simtām! Viens sprīgulis! Divi sprīguļi! Trīs sprīguļi!
Un tas, protams, nav viss, jo tūlīt jūs redzēsiet, kā dejo mūsu pašu dejotāji jaunākās atvasītes. Tās, protams, nav visas. Pievakarē pelēkā, nāc ar mani palēkā, turī mani cieši ciet, lai mums labi iet. Pievakarē pelēkā, nāc ar mani palēkā, turī mani cieši ciet, lai mums labi iet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, turī mani ciet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, lai mums labi iet. Padusmojies, parājies, bet man kaklā karājies, turī mani cieši ciet, lai mums labi iet. Padusmojies, parājies, bet man kaklā karājies, turī mani cieši ciet, lai mums labi iet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, turī mani ciet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, lai mums labi iet. Piekususi pieturies, nāc ar mani ieturies, ļauj tev pilnu krūzi kliet, lai var dancot iet. Piekususi pieturies, nāc ar mani ieturies, ļauj tev pilnu krūzi kliet, lai var dancot iet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, turī mani ciet. Čību čābu papsā, papsā, čību čābu papsā, čību čābu papsā, papsā, lai mums labi iet.
Paldies jums, mīļie skatītāji, par šodienu, par izturību, par to mīlestību, ko jūs mums dodat, par iespēju kādam dejot, un tieši jums dejot. Pēdējais paldies, ko Zīle grib teikt, ir mūsu Ārtim un Vitai. Jūs varētu nākt abi šeit priekšā, un šodien jums būs maziņš vēl viens pārsteigumiņš, jo kādreiz Zīle droši ir pabīdās ar uz priekšu, nākat, jo Ārti teikšu tā, izsacīti vārdi ir izsacīti vārdi. Un ir kāda deja, ko Ārtis kādreiz teica, es gribētu šo deju nodejot Zīles jubilejā. Tas tā apklusa, bet zini, mēs to dzirdējām. Lūdzu, sveicam Gitu un Ārti. Kas tā patieksmi? Nu viss var, Arnolds! Trīs, četri! Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, grims tu neaizēj, gaidī vēl, tāpēc dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls, būšu klāt. Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, grims tu neaizēj, gaidī vēl, tāpēc dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls, būšu klāt. Tāds tēls. Mīļi, jums sveicam, un lai šie lietus sargi ir tā atpazītamība zīme dziesmu un deju svētkos, lai mēs vienmēr jūs redzam un zinām, kur jūs esiet. Paldies jums vislabākajiem, vismīļākajiem, visforšākajiem!